Šo vēlreiz. Es apsēdīšos, var, ja? Jā, aiztaisīšu. Aiztaisīšu. Uz atslēgu? Aiztaisīt arī? Ne? Ne. Mums vajag sūdīgā tolete. Kā tu tur tiec klāt? Jā. Sūdīgi. To Jūris rakstījies, viņš teica, ka jūs sarunājat laiku jau, kad tev atmiet piegad no 5 līdz 7, no 5 līdz 6, ja? Jā. Es varu paņemt, ja tur? Jā. Jā. Un klausies par to. Jā, klausies. Tu man te rakstīji, jā. Klausies. Viņš teica, par darbu ir tā, ka viņš ņem 20 eiro stundā. Jā. Cik ilgi viņš tad čakarēsies, cik viņš arī paņems. Ja viņš uzspēs pa stundu, tad tev tikai 20 eiro maksās. Pagaidīšu. Pārskaitīt? Nevar grūti. Bet nu labi. Ir. Par darbu tad 20 eiro stundā. Cik viņš ilgi nočakarēsies, tik ilgi. Viņš teica, ka voši pa stundu uzspēs, bet klausies. Tev tu gribēji zults, ja to vadu likt, ja? Jā. Ar gulti jau nav smaga. Viņš viens pats taču pabīdīs malā viņu, vai ne? Jā. Nav viņa smaga? Nav. Jā. Un tas džeks, kas tavējas, tas Karis zvanīja, viņš teica, ka nevar te bez atļaujas neko jau darīt, tas muļķis noskaidro, vai var. Kameru pielikt var. Tas pats, kas, ja tu te jau tev būtu jādabū atļauj, lai tu pielikt sienas lampiņu vai televizoru, zini, tas viss, ko jā. Bez. Jūs jau te klusiņām, visu nevajag jau nevienam teikt. Jā. Zini, kā nemokies, vecīt, tu man uzraksti internetā, es tāds attikšos ar Juriju, atdošu viņam naudu. Tu ja kas uzraksti man? Un tu uzraksti Jurim, ka tu atdevi man naudu. Jā. Lai viņš man gaidīs, ja? Un no 5 līdz 6 mēs esam mājā, tikai es tev izstāstīšu, kā tu jāliek augšā, tagad šoreiz tik viegli. Tur sataisīšu tās pogas lejā, pirms tam viņas bija sadedzināts viss. Ja? Doj, vec rokas, tu nevari paspiet, ja? Davai pīs. Tur ir bura. Ja? Uzrakst man internetā visu, ko gribēju teikt, to es arī nesaprotu. Ja? Doj, vecīt, čau, laimīgi. Un tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jā, es tur būs kādi 10 metri, klausās. Jā. Nu jā, 10 metri ar 4, 5 nemaz nepiet. 10, nu jau vēl tur.